Bet iesākumā man tev jautājums no visiem taviem darbiem, no taviem raidījumiem un filmām. Kurš tev pašam tāds vismīļākais darbs ir? Kurš tev liekas vislabāk sanāca? Citreiz ir tā, ka varbūt liekas, ka tas darbs tur nav neko pārāk labs vai kā, bet tu zini, cik daudz tajā tiek ieguldīts enerģija, ieguldīts darba laika, cik tas viss prasīs pūles. Un tad beigās tev tas liekas mīļāks. Tāpat kā dokumentālai kino saka, ka tas, kurš filmē, viņš nedrīkst arī montēt. Tāpēc, ka tev jau tie kadri varbūt, kur tu esi ieguldījis daudz laika, tur ilgi gaidījis to vienu kadru, vai tur bijis, nezinu, baigais augstums, tu tur filmējis, vai tur tev licies tas baigi svarīgs, interesants moments. Citam no malas skatoties, tam vispār nekāda nav piesaista emocionāli, nav nekāda, Jā, viņš to nenovērtē. Viņš to nenovērtē, jā, tā kā tu esi bijis pārāk dziļi tajā iekšā, tāpēc vienmēr saka, labi, ka montāžu iedod kādam citam, kas redzat kā svaigām acīm. Jā. Un tagad tu esi nofiltrēts.